droši vien, tā kā mēs esam atbraukuši līdz jogas pamatprincipu semināru, tad mēs parunāsim par to, kas ir joga. Nu, tā. Un kāpēc ir svarīgi to saprast un kā atšķirt visas pārējās mācības, kas arī var būt tikpat labas un vērtīgas, bet, nu, zināt, kur ir joga, kur nav. Jo, kā mēs saprotam, tad ap jogu ir ļoti daudz un dažādi mīti. Viņi pie mums ir tā ļoti interesanti nonākusi, un mums viss, kas jaucās kopā. Mums ļoti grūti izvilkt un pateikt, tā ir joga un tā nav joga. Vai tas, kā cilvēki Indijā dzīvo, tā ir joga, un mums ir tas automātiski jāpaņem arī sev, mums ir jātā kā viņi, piemēram, tādā gadījumā mēs pusdienas varētu ēst uz banānu lapām, ar rokām. Jā. Bet vai tas tiešām ir nepieciešams, lai mēs nodarbotos ar jogu? Vai tiešām sievietēm būtu jāsēž labajā pusē, vīriešiem kreisajā pusē? Vai ne? Sievietes labās ir? Nu, viņiem pēc tradīcijām Indijā ir tā, ka sievietes ir vienā pusē un vīrieši ir otrā pusē. Tad ir jautājums, vai tā ir jogas tradīcija, vai tā ir indiešu tradīcija, vai tas ir kaut kas reliģisks, vai tas ir vēl kaut kas. Indiešu tradīcija. Nu jā, kā tas ir līdz mums nonācis? Jo mēs arī parunāsim par jogu dzīvesveidu, un tad mēs paskatīsimies, jā, vai tas tiešām, ko cilvēki šodien dara Indijā, vai tas tiešām, nu, tas obligāti paredz, ka tā arī ir jogiem jārīkojas. Tā. Nu, jo, būtībā tas nemaz nav tik vienkārši. Ja jau tas būtu tik vienkārši, tad mums visiem būtu skaidrs, kas tas tāds ir. Mēs arī dotu skaistu definīciju. Jo katrs no jums arī, iesniedzot anketu, rakstīja par to, kas jūsu izpratnē ir joga. Un lielā mērā tur iezīmējās šis te fiziskais aspekts, kam klāt ir garīgā kaut kāda pilnveidošanās, kaut kāda garīgā dziļāka jēga. Nu, apmēram tā. Katrs no mums mēģināja kaut ko izdarīt. Tad mēs arī nolēmām, ka man vajag šo vienkāršo jautājumu paprasīt mātei Googlē, ko es ierakstu. Kas ir joga? Viņa man deva vairākas atbildes. Lūk, piemēram, joga tas ir tas, ko tradicionāli sauc par atbrīvošanās mācību. Lūk, to saka viena jogas mājaslapa Latvijā. Kas ir atbrīvošanās? Tas arī joga. Nu, mēs varētu pavērt apakšā, vai ne? Tad ir otrs variants. Joga ir sena veselības, filozofijas un garīgās pilnveides sistēma. Tātad veselība, filozofija un garīgā pilnveide. Tad Wikipēdija, ko saka. Joga, neatkarīgi no tās saistības ar dažādām tradīcijām, var tikt uzskatīt par filozofisku disciplīnu, kas aptver dažādas garīgās prakses hinduismu. Nu, tātad pie jogas vēl kaut kādām tradīcijas, filozofija un vēl reliģija. Nu, jau vēl vairāk. Ja? Nu, tātad jau kaut kas tāds. Tad bija viens komentārs, kas tika dots saistībā, tas gan ir cilvēka viedoklis, un tur bija jautājums par jogu un reliģiju, un cilvēks dod šo skaidrumu, ka joga no sanskrita vārda juj, kas nozīmē savienošanos, koncentrēšanos un piepūli. Tā ir sena veselības, filozofijas un garīgās pilnveidošanās sistēma austrumu reliģijā. Joga ir vairāki veidi, tā ir cieši saistīta ar hinduismu, tā ietver vingrinājums, caur kuriem cilvēks ar meditācijas palīdzību sevī ļauj ienākt astrāliem, neizskaidrojumiem spēkiem. Tā nav nekā savienojuma ar kristīgo ticību. Lūk, ļoti nopietns tāds arguments. Un tā, redz, jau cilvēks jau paņēmis ir sanskriptu, viņš jau ir iedziļinājis filozofijā, garīgā pilnveidē, austrumu reliģijā, hinduismā, meditācijās, astrālos neizskaidrojumos spēkos. Lūk, tā kā tas ir tāds variants. Bet, nu, cilvēki taču to lasa, vai ne? Tā, sanskritā joga nozīmē saistības koncentrēšanās. Redziet, tur bija, ka nozīmē savienošanās, koncentrēšanās piepūli. Šeit atkal mums ir
saistījums un koncentrēšanās. Nu, tā. Saistīti ar hindu tradīciju un atspoguļo daudzus hindu ticības elementus, piemēram, karmu, reinkarnāciju un ātmanu. Un šī gadsimta indiešu skolotājs uzskatīja jogu par mērķcietīgu sevis pilnveidošanu, attīstīt savas slēptās fiziskās, vitālās, garīgās un intelektuālās spējas. Lūk, tad ir viens ļoti labs, man ļoti patīk definīcija. Joga šodien laikam ir viens no populārākiem austrumu fitnesa veidiem. Nu tā, īsti un konkrēti, austrumu fitness. Lūk. Tas laikam ir populārāks. Nu, grūti tad pateikt tagad tā. Un tad vēl pēdējais, es vairāk nemocīšu. Joga ir miesas, prāta un dvēseles savienība. Jūsu individualitātes savienība ar dievišķo prātu, kas vada visumu. Joga ir tāds esības stāvoklis, kurā jūsu bioloģisko organismu veidojušie elementi un spēki harmoniski sadarbojas ar kosmosa elementiem. Tas tā ir, nu, vai kaut no vienas šīs definīcijas jums tā kaut kas skaidrāks? Fitness. Jā, nu te ir ļoti daudz, šis tas kaut kas par filozofiju, par reliģiju, par veselību un fiziskajiem vingrojumiem. Kaut kādi tur tā kā termini parādās, bet nu tā īsti, lai tu man pasaki tu tā kā definīciju, un es te tālāk izvērtēšu, kas ir joga un kas nav. Jo tas tāpat kā pirtiņi, vai ne? Viens ir tad, kad pirtnieks strādā ar sirdi un dvēseli un ieliek tajā procesā visu sevi, vai tu vienkārši aizēji, pasēdi saunā elektriskajā, jā, un tā arī ir pirts, vai, tā kā tas ir tādas, tas ir, paliek atklāts jautājums. Labi, redz, tātad, cilvēkam, ir ļoti, tā kā jocīgi, bet, ja mēs, piemēram, parunāsim, kas ir jogas? Pirmā asociācija, kas ir jogas? Tas, kurš sēž kalnos, meditē un meditē. Aha, viens pats alā, meditē, kalnos. Ļoti labi, jūsu versija? Cilvēks. Labi. Ir idejas? Laikam vairāk Kalnos. Jā, vistradicionālākajā veidā parasti, tas ir cilvēks, kas māk kaut kādas ļoti sarežģītas vingrojumus, kurš var tur izliekties un saliekties un, pirmkārt stāv uz galvas. Tas ir absolūts minimums, lai jogs būtu jogs, cilvēks būtu jogs, viņam jāstāv uz galvas. Ne? Ir tāds, bet arī aiziet projām, kalnos viens pats, absolūts asketisms, ļoti viens cilvēks. Jā, jāsaka tā, ka liela daļa mītu ir radušies Indijā, jo, tā ir tā kā nosacītas areāls, tā kā tāds zināšanu centrs šobrīd. Mums visiem liekas, ka tas viss nāk no turienes. Bet, ja mēs paskatītos mazliet tā kā dziļāk, tad pie Indijas ietilpst šajā te. Indija agrāk bija krietni lielāka nekā šodien. Tur ietilpa vēl tādas valstis kā Pakistāna, tā pati, arī Nepāla, arī Tibeta ietilpst tajā sastāvā, kas tagad Ķīnai pieder, bijušās padomju republikas. Tā kā, tas centrs tā kā ir samērā, liels. Un dažas skolas, kas tā kā, Indijā uzskata, ka šī mācība atnāca vēl kaut kur no ziemeļiem. Bet arī nav skaidrs, varbūt, ka tas ir bišķiņ no ziemeļiem no viņiem. Varbūt, ka tā ir Sibīra, varbūt, ka tas ir vispār kaut kur aiz polārā loka. Tā kā, bet viens ir skaidrs, ka šobrīd, tā Indija būs tā vieta, un arī Tibeta, Nepāla, kur būs šie te, tā kā tādi zinību centri. Un tā kā rietumnieki acīs, tad indietis noteikti ir arī jogas. Tā ir tāda tā kā vienlīdzības ziņa. Bet kāda ir situācija? Bagātais rietumnieks dodas uz Indiju, un indietis redz, viņam nauda ir, viņš meklē kaut ko eksotisku un savu garīgo skolotāju. Ja tu cilvēkam palicini priekšā naudiņu, ko viņš nopelnīs mēnešu, varbūt gada laikā, ja ir piedāvājums, ir arī
ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums. Lūk. Un tad viņš sāk kaut ko imitēt, kaut kā ģērbties, aizved pie kaut kāda sava ciema, tur kaut kāda cilvēciņa. Un tad tur paskatās, viņš tur paklanās tādai dievībai, viņš tur paklanās tādai. Tā, tad tas jau ir, tāda ar reliģiju jau ir saistīts. Bet tā gluži nav. Tas ir indiešu dzīvesveids. Viņi atšķirībā no pragmatiskā rietumnieka ir absolūti pakļauti dažādām dievībām. Viņi ir ļoti reliģiozi cilvēki. Ja parādās pasaulē kāda reliģija, tad viņai noteikti kaut kāda saikne ar Indiju. Tur ir neskaitāmas dievības, neskaitāmi kulti, un viņi ir tik ļoti tajā iekšā. Mums to rietumnieku cilvēkam ļoti grūti saprast. Mēs savukārt tieši esam no tā ļoti tālu. Jo mums ir bijis padomi laiki un citas pārmaiņas, mēs tā kā ļoti, ļoti rezervēti izturamies pret šīm te lietām. Mums visu vajag tā loģiski, kārtīgi un pedants. Mēs gribam zināt, precīzi, vai mēs varam izskaidrot, tā kā matemātikā. Un jāsaka, ka pat Indijā joga vēl pirms gadiem 200 nemaz nebija tik brīvi pieejama. Tā bija, tāda zināšanas, kas bija pieejams kaut kādai noteiktai klasē cilvēku, tātad līdz ar to, tā ir kaut kāda elitāra mācība. Tā liekas pārējiem cilvēkiem, jo, tu nevari uzreiz tā izdomāt, bet es šodien gribu mācīties jogu, māciet. Lūk. Un ja tu jau biji tā kā daļa no šīs sabiedrības, tu skatījās, ka tas ir ļoti jauki. Jo Indijā un tām zemēm austrumiem raksturīga lielas ģimenes, un ja viņi varēja kādu no saviem bērniem palaist, tā kā mācīties uz klosteri, tad tas paskaitījās ļoti liels klosts. Lūk, bet pirms gadiem 150-200 situācija mainījās, un joga tā kā tika nodota plašām masām, jo viņi sajūta to tā kā degošu sajūtu, jo joga sāka, viņas nebija vairs iespēja atrast ne skolotāju, ne skolnieku, kam nodot šī zināšanas tālāk. Tā mums tikai liekas, ka joga ir tajā centrā, tajā fitnes centrā, te mums ir vēl kaut kas, mēs braucam uz Indiju, un tur visur ir joga, bet, tā kā nav šīs skaidrās definīcijas par to, kas tas vispār ir, tad arī, tas nebija iespējams. Un līdz ar to, tā kā viņi arī ļoti ātri parādījās pie mums šajā te posmā, un tad rietumu pusi pievieno savus mītus. Un rietumniekā gana praktiski cilvēki no jogas paņēma ko? Tieši fizisko daļu. Tā pie mums nonāca hatha joga. Hatha joga, kriya joga, tas, ko es varu izdarīt, un es varu pacelt kāju tik augstu, vai varu noturēt tādu pozu, vai šitādu pozu. Un līdz ar to, tas ir darbs ar fizisko ķermeni. Lūk. Un tad līdz ar to arī rietumu pasauli ievieš to savu, kā mēs skatījāmies, ka tie ir dažādi fiziskās attīstības, fiziskā disciplīna, varētu tā teikt. Lūk. Un arī skaidrs ir viens, ka rietumi automātiski atmeta visus reliģiskos momentus. Mums tās dievības neko neizsaka. Bet jogā lielā mērā tas ir tā kā, alegorijas, var teikt, jo viņiem ir vieglāk bija jogu saprast tieši caur šīm te dievībām, līdz ar to, tad skolotājs ņem viņas kā piemēru. Tas nenozīmē vēl, ka pati mācība jau būtu tā kā reliģija. Tad mēs ieliekam tajā visā to, kā mēs to redzam. Mēs uzreiz, ja šis skolotājs runā par tādām dievībām, tad tam ir cieši saistība ar reliģiju. Bet, ja tā pilnīgi konkrēti runā, tad
joga ir sevis izzināšana. Tas ir sevis iepazīšana. Tas arī ir tā pamatdefinīcija. Lūk. Tur nav ne reliģijas, tur nav atzīmēts par to, vai tas būs fiziski, vai tas būs garīgi, jo tas ietver visu. Un tas ietver to, šo te virzienu, ka mēs pasauli iepazīstam no tā, kā mēs viņu saskatām, kā mēs sevi redzam. Jo dzīvoja cilvēks, viņam ir labi, viņš piedzimst, viņš iet skolā, viņš dabū darbu, viņš jūtās ļoti labi. Viņu nemoka to tādu eksistenciālu jautājumu, no kurienes es esmu. Te vienā brīdī, tu sāc nesaprast, kāpēc lietas notiek tā un savādāk. Un tu tā kā sāc dziļāk plūkties tajās lietās. Lūk, tad arī tas tāds augsts mērķis, ar ko tad joga tā kā darbojās. Lūk. Un iepazīstot sevi, mēs arī vienlaicīgi iepazīstam visu. Visu, kas mums ir apkārt, jo joga ir arī tāda samērā augsta termina, kā tur tomēr parādās, kā visums vai absolūts. Kas ir karma, kas ir dzīves ceļš vai dharma. Tad mikrokosmos un makrokosmos. Tāpēc ir kaut kādas lietiņas, kas tā kā nāk šī apzīmējumi no austrumu pasaules, ko mums savā ziņā ir grūti pieņemt. Lai gan otras puses, kas ir karma? Kā jūs liekas? Kaut kādas problēmas, ko mēs neatrisinājām iepriekšējās dzīves. Arī taisnība. Jā, bet karma var būt ne tikai negatīva, bet viņa var būt arī pozitīva. Tas ir absolūtais loģikas princips, ko sēsi to ļaus. Lūk, jo tad, kad runa iet par piemēram, biznesa projektu, mēs esam absolūti loģiski. Mēs zinām, mums vajag izdarīt tā, un tad notiks tā. Bet kaut kā mēs šo pašu akcentu neattiecinām savai dzīvei, jo joga arī tiek uzskatīts, ka cilvēks, šī dzīve ir tikai viena maza daļa no tā, ko mēs tā kā, no mūsu tā kopējā dzīves. Mēs ienākam šajā pasaulē, iedzimstam, nomirstam un atkal piedzimstam. Līdz mēs esam spējīgi sasniegt šo te augstāko mērķi. Tā kā būtībā izējam ārpus karmas. Tas ir tā kā tas jogas uzdevums. Lūk. Un, rietumniekam to ir ļoti grūti saprast. Viņam liekas, kā man ir mana dzīve, un es neko neatceros par tām iepriekšējām dzīvēm, vai ne? Es nezinu, kas es esmu bijis un ko. Tad joga uzskata, ka, ja tu paskaties uz savu šodienu, tad tu redzi to, ko tu sastrādājis pagājušajā dzīvē. Ja tu esi apmierināts ar to, kas ar tevi notiek, tad ir labi. Ja tu ne... Un viss, kas notiek ar tevi šodien, ir tas, ko tu esi vēlējies, lai notiek. Bet, jā, ļoti, tas tāds jau tāds leciens uz augšu, ko, loģiskais prāts brīži vien atrod. Jo loģika, mums ir jāstrādā ar šo te loģikas aspektu. Joga saka, ka visam ir jābūt loģiskam. Pirmkārt, visu izvērtē pēc loģikas principiem. Tad, kad jau mūsu savu prātu attīstīs līdz pilnībai, tad tu sapratīsi to, kas ir virsloģikas. Tāds termins kā virsloģika. Un šajā gadījumā virsloģika nekad nav pretrunā ar loģiku. Loģika ir vienkārši atsevišķi virsloģikas gadījums. Ļoti sarežģītas ir tiem, kas mācās matemātiku vai ir kādreiz studējuši varbūtību teorijas un tādas lietas. Ja? Tad, tas būtu tā kā atsevišķs virsloģikas gadījums. Un ja kaut kas ir pretrunā loģikai, tad to labāk ir atmest. Vismaz šodien, kamēr jūs neesat gatavi tā kā pieņemt to. Un kā mēs uztveram šo te pasauli? Mēs viņu uztveram ar redzi, ar dzirdi, ar tausti, ar ožu. Un arī prāts tiek uzskatīts kā viena no šīm te maņu orgāniem.
Un joga uzskata, ka, lai izprastu sevi labāk, visi šie te maņu orgāni ir maksimāli jāattīst. Tāpēc arī joga šajā gadījumā ļoti smalki strādā ar to, ar savu organismu, jo viņam jābūt ir maksimāli tīram. Mums jādomā, ko mēs ēdam, kādā vidē mēs dzīvojam, lai mēs tā kā maksimāli spētu uztvert šīs lietas, jo, ja tā padomā, ja cilvēks ļoti daudz ar sevi strādā, viņš niansētāk jūt kaut kādas detaļas. Viens ir ļoti jūtīgs uz smaržām. Viens atkal ir estētikas baudījums ar acīm. Citam atkal ir pieskāriens. Jā, un arī tas loģikas princips, ka mums ir jāstrādā ar savu prātu, lai mēs varētu analizēt to, kas notiek. Kaut kā tā sanāk, ka, jā, tad, kad mēs esam darbā, tad mēs saprotam, izdarot to, notiek tās savā dzīvē. Mēs tā kā sākam darboties vienā virzienā, un tad mēs sākam lētāt. Tagad es to, tagad es šito. Un ko joga tā kā īpaši neatsīst. Bet ar jogu, bet ir ļoti daudz lietu, kur notiek sevis iepazīšana. Arī reliģija savā ziņā ir sevis iepazīšana, zinātne ir sevis iepazīšana. Ne? Zinātnieki uz to vien iet, lai pēc iespējas dziļāk iepazītu šo cilvēku. Tātad, būtībā varētu teikt, tad gan reliģija, gan zinātne ir joga. Ja mēs tā pie sevis iepazīšanas. Bet ir viena piedodīga. Tā būs sevis iepazīšanas sistēma, kas atbilst pirmajam un otrajam jogas principam. Lūk. Kas tad ir šie te divi principi? Pirmais jogas princips ir tas, ko parasti mēs dēvējam par labestības vai humānismu principu. Tas ir absolūti virsloģisks, un ar loģiku to ir ļoti grūti saprast. Un pirmais jogas princips skan tā, ka mums nebūs nodarīt kaitējumu bez ārkārtējas nepieciešamības. Bet savukārt tā kā joga ir samērā loģiska zinātne, absolūti loģiska zinātne, pat nezinātne sistēma, tad sako piebildi. Bet, ja šādas iespējas nav, tad mēs rīkojamies tā kā liek mums mūsu pienākums. Ja tā loģiski padomā, kāda jēga man būt labam? Vai kas tas vispār ir? Vispirms, cik mēs skaidrībā ar to, kas tas ir labs? Kas jūsu izpratnē ir labs? Vai jūs varat nodefinēt šo te jēdzienu labs? Grūti, ne? Nevar. To nemaz nevar izdarīt, izrādās. Kā mēs novērtēsim? Varbūt, ka arī inde nelielās dēvās, varbūt zāles. Vai ne? Tā arī ir. Viss ir labs. Katra lieta ir savi pusi, savi mīnusi. Galvenais, lai tā būtu līdzsvara, tad arī ir pa harmoniju. Jā, tas ir, jā. Bet, labestība, bet no otras puses, vai mūsu pasaule tāda, kā šodien, ir pamats būt labam? Vai man ir izdevīgi būt labam šodien? Tā kā es uz to skatos, katram savs labums. Jā. Ja es nolēmu, ka man jābūt labi, tad man ir labi. Jā. Bet tādā ziņā kā nenodarīt pāri nevienam. Tas ir iespējams. Jā, tas nemaz nav iespējams. Jo pat, ja mēs te tagad sēžam, es tā nevilšus ieelpoju kādu bakteri. Viņi nabadzīti ņem un aiziet bojā. Kāds kaut kur strādā tagad, lai es pēc kādu laiciņu apēstu kādu ābolīt vai bumbierī. Un tur arī aiziet kaut kādi tie mazie kukaiņīši un organismu bojā. Vai mēžus izcērt, tāpēc, lai mēs varētu izdrukāt savus materiālus, vai zivīm tiek ierobežot zivju ceļš, un kāda hidroelektrostacijas saražot elektrību, ko mēs izmantosim. Arī nav iespējams.
Tieši tāpēc joga šo te saka, ka maksimāli jāsamazina kaitējums, kādu mēs varam radīt. Jo, nenodarīt nevienam pāri neko arī nav iespējams. Un vēl šī te piebildīta par mūsu pienākumu, ja dzīves ceļu vai hārmu. Ja tavs pienākums ir būt par skolotāju, tad kādreiz tev tam bērnam būs jāpasaka, varbūt, ka viņš nav izdarījis tā, kā viņš būtu varējis izdarīt. Tik labi, vai ne? Kāds stingrāks vārds jāpasaka, tāpat vecākiem, lai viņš izaudzinātu labu bērnu, ir kaut kādi jāveido kaut kādas robežas. Lai tam bērnam pēc tam būtu vieglāk. Piekrītat? Jā. Jā, jo tāpat karavīram, ja viņa pienākums ir stāvēt ar automātu rokās un aizsargāt to savu valsti, tad viņam tas ir jādara. Jo, ja nāk pretinieks, tad tās problēmas, kas rastos, būtu krietni vien lielākas, nekā ja viņš savu pienākumu nepilda. Arī ļoti sarežģīti. Man liekas, tas nav labi, vienkārši nav labi, jo mēs tam visam esam bijuši samērā tuvu klāt. Mēs esam vecmāmiņas, un tas stāsts ir ļoti smags. Bet, tas pienākums ir. Katram no mums savs. Bet tu nedrīksti ļaunprātīgi izmantot sev dotās pilnvaras. Tas nozīmē, ka tu drīksti nostraustēt to savu skolnieciņu, bet sist pa nagiem ar lineālu tu nedrīkst. Varbūt kādreiz vajag to ūdeni ieliet sejā, ja jau sākās pilnīgi histerija, bet tas ir jau tāds... Tas ir veselīgi. Jā, bet tas ir tāds minimālā kaitējuma princips, lai tu tam cilvēkam dotu tā kā vairāk. Un šajā brīdī, ja mēs paskatāmies uz reliģiju un zinātni, vai viņi savos tā kā, vai viņi ir postulējuši šo te minimālo kaitējumu? Kas zinātniekam ir svarīgs? Rezultāts. Tieši tā, viņam ir svarīgs rezultāts. Savukārt joga saka, ka viņa jogā labāk negūt nekādu rezultātu, nekā ja tā rezultātā kāds cieš. Protams, ka ir skaisti un jauki, kad zinātni izpēt dažādas vakcīnas un iegūstam mēs vakcīnas. Un tad mēs pēkšņi aizsūtam vakcīnas uz Āfriku. Un tagad cilvēki, tur ir ļoti augsts mirstības līmenis, bet tagad cilvēki nemirst. Kas notiek pēc pāris gadiem? Viņus ir tik daudz. Viņi savairojas un viņi sāk mirt badā. Jo, iedodot vakcīnas, domā, viņi sāk strādāt, tas tā kā, Kā tad ir kāds, ka nav vispār? varbūt, ka viņi arī nav pieraduši strādāt. Varbūt, ka tiešām viņi, viņi aiziet uz jūru, nomukšķirē savu ziltiņu vai uz okeānu, un, viņiem tur aug kaut kādi pociņi, un viņi savā ziņā ir pēruši. Tagad viņiem nav ūdens, viņiem nav ēdiens, viņus neviens nav iemācījis strādāt. Un būtībā sanāk, ka to nelaimīgo cilvēku ir krietni vairāk nekā, ja mēs viņam nebūtu iedevuši vakcīnas. It kā labu darbu izdarīja. Nezinātnieki atklāja, cilvēki saziedoja un aizrādās. Jā, vai ne? Līdzīgi ir ar šo te zinātnes principu, ka zinātniekiem nav šī te morāles principa. Kur sākās jauna dzīvība? Tad, kad mēs veicam izmēģinājumus mēģinēs. Kur tas bērniņš sākās? Kur drīkst ar viņu eksperimentēt? Kur drīkst audzēt kaut kādus šūnas, kaut kāds kaulu smadzenes vai vēl kaut ko? Joga ar to ir, viņi, tā teikt, viņi no tā kā, lai gan tai pašā laikā joga ļoti ar cieņu izturās pret zinātni. Jo, zinātnē ir savs lauciņš, joga ir savs lauciņš. Līdzīgi ar reliģijām. Ir ļoti labas reliģijas.
ir tādi cilvēki, kuri pēc savas apzināšanās līmeni ir ļoti zemi. Viņus vajag visu laiku tā kā, nu, turēt tādā tā kā pavadiņā. Un daudzajādā ziņā reliģija palīdz. Viņus ieliek tādā kā pavadiņā. Viņi iet, viņiem ir mācītājs, un ir draudze, un viss pārējais. Daudziem cilvēkiem tas ļoti palīdz. Bet tajā brīdī, kā tas sāk ierobežot brīvību, jauka pret to tā kā, nu, viņi uzskata, ka tas nav pareizi. Šajā brīdī, nu, jautājums ir, piemēram, cilvēks, kurš praktizē noteiktu, kurš ir noteikts konfesijas piederīgais, lai viņš var praktizēt jogu, vai tas nebūs, nu, tā kā pret. Tā kā joga nav reliģija, tad tur nav nekā, kas viņam liektu to darīt. Viņš var būt ļoti ticīgs, viņš var būt absolūts ateists. Viņam joga vienalga dos to, viņš, nu, jo arī reliģija runā par tādiem dziļākiem jautājumiem, un tad mēs atklāsim, kas mēs esam, kur mēs dodamies. Katru, protams, to dara savādāk, bet, nu, arī ir tādas interesantas, un tas cilvēkam palīdz. Tas, nu, tā kā nenodara kaitējumu citiem. Neierobežo viņu brīvību, kāpēc ne, bet, nu, cilvēks ļoti paniski baidās no tādām lietām kā sektas. Nu, ir taču tā. Nu, negribās viņam tur, ka viņu, nu, sazaumē, vai ka viņu nohipnotizē, vai, nu, vai arī kāds bijis tuvs cilvēks, ja, kurš saka, tu cilvēks atdeva visu savu mantu, un pazudis cilvēks. Pats par sevi vairs, nu, ar viņu nav iespējams sarunāties, viņam ir kaut kādas standarta frāzes, nu, līdz ar to, nu, tas arī vairs nav pareizi. Lūk, nu, tad ejam tālāk. Jo mums jau bija vēl otrais princips, vai ne? Nu, ja jau mums ir virsloģika, mums ir jābūt arī kaut kādai loģikai dzīvē. Un otrais jogas princips skan tā, ka maksimāli censties neizniekot savu laiku un enerģiju sīkumos. Tātad uzstādīja mērķi sev, sasniedz. Un neviens nesaka, vai tam mērķim ir jābūt, ka tam jābūt jogas mērķim vai augstākajam jogas mērķim. Nebūt ne. Vai tas var būt mērķis darbā, tas var būt mērķis savā personīgajā dzīvē. Jebkurš mērķis ir labs. Bet ja jau tu esi viņu uzstādījis, tad sasniedz viņu. Un tam mērķim nav jābūt pareizam vai nepareizam. Viņš var būt absolūti kļūdains, bet tajā brīdī, tad, kad tu viņu sasniegs, šo te mērķi, tad tu sapratīsi, vai tev to vajag, vai tev to nevajag. Vai tik tālu viss ir skaidrs? Ja? Ļoti jauki. Tad mēs varam iet tālāk. Jā, un tad, kad šis mērķis ir uzstādīts, tad jūs tā kā cenšties, nu, nekam citam vairs arī, nu, nepievērsties. Nevis tā, ka man ir jāiztīra māja, te man nav putas, te man vēl kaut kas dārzājs izgāja, te man, te bērni, te vēl kaut kas, jā. Tas ir tas, vīriešiem tādā ziņā ir ļoti labi. Viņi pēc savas tās, nu, kā viņi ir fizioloģiski veidot, ka viņi var pievērst uzmanību vienai lietai. Nu, pa lielu. Nu, tā ir, ka viņi vairāk tomēr ir spējīgi noturēt savu uzmanību. Mēs, sievietes, atkal, mums ir 101 lieta, kā mēs tajā laikā domājam. Un līdz ar to meditēt ir krietni vieglāk vīriešiem nekā sievietēm. Viņi sadomās, tā man bija vēl darbā jāizdara tas, esmu darbu paņēmus līdzi, tā man tur draudzene izstāstīja tādu stāstu, un tad tur vēl bija tas, jā, es taču aizmirsu, tur bija labi, un kā es tagad izskatos. Un tas viss kopā, jā, nu, mēs tā kā mētājamies, bet, nu, tam ir arī savs izskaidrojums, jo sievietes savā ziņā, kas nav mūsu šodienas tēma, kas atkal tā kā neietilpst mūsu tādā šī pasākuma ietvaros, bet sieviete ir mūžīgās mainības enerģijas princips. Viņa ir mūžīgi mainīga. Savukārt vīrietis tā ir patstāvīga, mūžīgais nemainības princips. Tāpēc viņam vajag būt visapāsiem. Jā, un tāpēc mēs esam viens otram, lai mēs te kā, tas, jā, lai viens otru papildinātu,
Bet kā karma joga saka, lai mēs atstrādātu to, ko mēs esam sastrādājuši. Iepriekšēji. Jā. Un paskatoties uz savu laulāto draugu vai partneri, vai kā tur nebūtu, mēs varam redzēt, kā tad reāli tās lietas ir, jo, ja tev nepatīk tas otrs cilvēks, ko tu izvēlies, tad var padomāt, ka tas ir tas labākais, ko tu esi darījis. Tas ir tas labākais. Un es lasīju nesen vienu rakstiņu, kur, ka, mūsdienu cilvēks iet to vieglāko ceļu. Kā kaut kas nesanāk, tā viņš šķirās. Un būtībā neatstrādā to, ko viņam būtu vajadzēs atstrādāt. Šai tēmai ir ļoti laba joga, ko sauc par tantra jogu un jogas triādi, kas ietver 3 jogas. Iemīlēšanās jogu, triādi un savienības jogu, tā kā seksuālās savienības jogu. Bet, parasti tas vārds seksuālā tiek izņemts, lai, kādam nesāktu tā mirdzēt actiņas neveselīgi, jo līdz ko parādās vārds seks, tā viss cilvēki neko vairs neredz un parādās tādi jocīgi cilvēciņi, kuriem tas ir vienīgā lieta, kas viņus interesē, nevis tiešām tās attiecības un tās lietas, bet, tur kaut kas tāds baigi interesants. Lūk, tāpēc par to ir tā jāpiedomā. Tā kā mēs jau atmetām ar pirmo principu, noteikti ļoti lielu skaitu dažādus novirzienus filozofiskus un tāds līdzīgi ar otro principu. Ja? Mēs katru lietu, ar ko mēs nodarbosimies, tad izvērtēsim, vai viņš ievēro labestības principu, loģikas efektivitātes principu. Lūk, tas atstās ļoti, ļoti mazu skaitu ar tām lietām, ar ko jūs varēsiet, ko jūs nosauksiet par jogu. Lūk, ļoti jauki. Redz. Un vēl ir tāda lieta, ka joga ir ļoti atklāta sistēma. Nebūs tā, ka tas, kas, rietumniekam arī ļoti patīk, rietum cilvēkam, viņš nav gatavs tur mistiski kaut kur ceļot, pēc kaut kā nezināma, kaut kā mistiska, un viņam vēl pateiks, ka ir tādas lietas, ko jūs principā nevarat nekad nesapratīsiet un neko. Joga savukārt saka, ja kaut kas reiz ir atklāts, un visas tās lietas, kas ir jogā, ir praktiski pierādītas, tad to ir iespējams izdarīt atkal un atkal. Protams, ka ir labi, ka tev ir uzrakstīts jau viss pa soļiem, kā tev kas ir jādara, lai tu maksimāli izvairītos no kļūdām. Bet nelaime ir tā, ka ļoti daudzas lietas no jogas zināšanām ir pazudušas. Tad iedomājieties, jums ir matemātikas grāmata, pirmā nodaļa, pēdējā nodaļa. Un pa vidu jums, piemēram, bija vēl 8 nodaļas. Un tad, izvērtējot šo te mācību, pirmo nodaļu jūs saprotat, 10. nodaļu jūs vairs nesaprotat. Tad arī parādās jautājums, vai tas ir kaut kas paraugs no gaisa, vai tas tiešām ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs un gudrs tikai no kaut kā izrauts no konteksta. Jo arī cilvēki ļoti labprāt izraujot no konteksta kaut kādus jogas aforismus, jogas zināšanas, tāpat nelaimīgā tantra joga. Ļoti, ļoti augsta joga, kurai nemaz tik viegli nevar tikt klāt, jo mēs visi gribam ātrās metodas. Mums vajag vienu zelta tabletīti un apgaismību jau rītā. Rītā gribu sasniegt. Cik man tas maksās, bet es jau rītā visu gribu komunicēt. Visu saprast, visu zināt. Nenotiek tā. Un arī ir šīs te vesels bloks ar jogu, kur ir tā kā spēcīgākas jogas. Mēs gribam, mums vajag uzreiz to labāk. Bet nelaime ir tā, ka tu neesi gatavs to sev paņemt. Tas tāpatās kā skolotājs. Viņš nekad augstskolas skolotājs neies uz pamatskolu mācīt cilvēkiem arī, mazajiem bērniem arī. Viņš tur nenodarbojas, tāpēc, ka viņš jau tā kā cilvēks nestāvāk. Vai arī mēs ienākam jogā, aizbrauksim uz Indiju, un tagad man vadiet varenā kaut
guru. Viņš jau var ar jums runāt. Tad, ja visticamāk, viņš ievēros otro principu un netērēs savu laiku velti un resursus, jo viņš saka, nu, tu ej, nu, tā kā pie vai nu pasniedzēja vai pie instruktora, lai viņš tev, nu, tā kā iedod tos pašus pamatus. Un tad tālāk jau tu vari tā kā kāpt uz augšu. Kas notika ar tantra jogu? Ir pirmais jogas princips par to, ka mēs maksimāli cenšamies samazināt kaitējumu dzīvajām būtnēm. Tantra jogas grāmatas rakstīts alegoriskos tekstos, piemēram, ka jums ir jāpaņem dzīvnieks, jānogalina un asinīm jāapslata altārs. Traki, vai ne? Ārpēc liekas joga, bet ne jau vienmēr mums visu pasaka tiešā tekstā. Šajā gadījumā, tā kā šis bija teksts, kas bija domāts ļoti ierobežotam cilvēku skaitam, kas saprata šo šifrāts slēptu. Tas ir teksts. Jā, kas slēpjas? Kas ir šis dzīvnieks? Dzīvnieks ir mūsu dzīvnieciskie instinkti un ego. Tas ir tas, kas ir palicis no tā laika, kad mēs bijām tā kā vēl zvērīgi. Jo attīstība cilvēku pakāpējos tiek skaitīt ļoti vērtīgi. Pēc tam mums ir bijuši miljoniem dzīvju, gan kā vienšūņiem, gan kā dzīvnieciņiem un tā tālāk. Tātad, nu, bet teksta būtība ir tāda, ka tev ir, nu, kamēr tu netiksi galā ar savu ego, tev nespīd nekāda, nu, tālāka, nu, izpratne par to, kas notiek. Ko dara cilvēci? Viņi izlasa, pašausminās, un ko viņi dara? Iet meklē savu dzīvnieciņu. Un burtiskā veidā šo te lietu saprot. Jo viņiem nav ne spēju, ne arī cilvēki, kas viņiem varētu parādīt to virzienu, kur viņiem jāiet. Un tad nedodies vēl tur ir rakstīts par to, ka jogi, viņiem ir dažādas prakses ar partneriem un partneriem. Vai ne? Un tāpēc mums tā tantra joga interesē, tāpēc, ka tur ir prakses ar partneriem un partneriem. Savukārt, jogā ir tā, ka ir 5 enerģijas aspekti un 4 apziņas aspekti. Un mēs savā otrā tā kā partnerī varam kaut ko nesaskatīt no šiem te aspektiem. Bet jogiem, par ko mēs parunāsim nākamajā lekcijā, kad runāsim par jogu dzīvesveidu, bija ļoti svarīgi, lai ģimene būtu stipra. Viņi meklē nevis sievu vai vīru, bet viņi meklē māti vai tēvu saviem bērniem. Un, lai šī ģimene būtu spēcīgāka, viņiem bija šīs prakses, lai viņi varētu, lai tā ģimene būtu, nu, krietni vien stabilāka. Nu, lūk. Bet, nu, kas mums interesē? Mums tev interesē tur, nu, tādas prakses interesantās. Bet, ticiet man, aiziet uz Rīgu, tur pat tagad parādās tantra, tur tas un tas, tur tāda praksība. Tikai samaksā naudiņu, un tev būs praksība ar partneriem un partneriem. Brīvprātīgais ziedojums 150 lāti. Tā kā, nu, un vēl partneriem tāds pats ziedojums, tā kā, nu, bet, nu, jā, neiesaku. Silti neiesaku. Jo būtībā ir tā, ka viņi jau neņēma partnerus un partneri vienkārši no ielas. Pirmais, kurš nu nāciet, tagad šie ir cilvēki domvieni, viņiem ir vienādi mērķi, līdzekļi, un viņi labāk neiesaistīsies vispār nevienā praksē, ja tas nodarīs kādam pāri. Pirmkārt jau šiem te sievai un vīram, jo tur pastāv absolūts atklātības princips. Tā kā, nu, jā, mēs novirzījāmies no tēmas, neiet jaunā. Un lūk. Tā. Tas nozīmē, ka, ja mēs atgriežamies pie otrā jogas principa, ka mums ir ļoti svarīgi strādāt ar prātu. Ja mēs neredzam izskaidrojumu kaut kādām lietām, tad mēs cenšamies viņas apmest. Lai gan, kā es teicu, ja, ir jogas aksiomātika, kas ir pašu pamats, no kurām vajadzētu spēt visus vingrojumus, visas prakses, visu tā kā iegūt. Bet nelēma ir tā, ka to zināšanu ir palicis tik maz, ka, nu, nav iespējams visu līdz galam izdarīt. Nu.
Jā, kā jau es pieminēju, tad, nu, tā kā zināšana tiešām ir maz, un iespējams, ka kaut kur, kaut kādā Indijas kalnā vai Himalajos vai vēl kaut kur ir kaut kas paslēpts. Kaut kādi teksti, bet arī nav iespēja viņus visus izlasīt. Kurš mums zina veidu valodu? Starp citu, arī Latvijas teritorija ir, un veidu valoda ir no tā paša valodu zara, kur latviešu valoda. Varbūt, ka mums ir iespēja, mums tas ir ielikts. Ja? Jo sākotnēji tie cilvēki, kad viņi veidoja, kad radās, kad bija veidu valoda un vēdas, un tas tika rakstīts veidu valodā, pat nerakstīts, viss tika nodots mutiski. Bija skolotājs, viņam bija skolnieki, un tev vajadzēja mutiski iemācīt. Viņam bija veseli tur šifrs, lai viņi neko nesajaukt. Bet vienalga, ir diezgan daudz lietas, kas tiek tagad tulkotas. Mēs dzīvojam pavisam citā pasaulē. Un, nu, mēs nesaprotam to tekstu, kas ir rakstīts pa vidu. Un, piemēram, pārtulkoju tagad dzeļu no tiem laikiem, tā, lai saglabātu gan to ritmu, kas ir tā kā mantras, kas ir jēga. Nu, grūti, bet, nu, kā saka, viss, kas reiz atklāts, varēs tikt atklāts vēlreiz. Tā. Nu, redz. Tad ir tāda lieta. Mēs jau pieminējām vārdu brīvību, ka sevis iepazīšanas galvenais mērķis ir iegūt brīvību. Absolūti brīvību, ka tu esi pilnīgi brīvs no visa. Tu esi pilnīgi brīvs nezināt, ka ir tāda joga. Tu esi pilnīgi brīvs nezināt, kas aiz tā visas stāv. Tu vari rīkoties tā, kā tu vēlaties. Bet, nu, karmas likumu neviens nav atcēlis. Tad mēs paskatāmies cilvēks, tāds stipras gribas cilvēks, atver vienu grāmatu, atkal joga, baigi interesanti, jāpaskatās. Un es tagad 2 stundas dienā nodarbošos ar to. Pēc kāda laiciņa viņš izlasa vēl par elpošanas jogu. Arī labi jāpaņem 2 stundas dēļ, nu kāds 40 minūtes, tad jau 2:40. Tad tur vēl kaut kādas pienākumus uzņemās, un tu redz, ka tas cilvēks katru gadu kļūst aizvien tāds, nu, skumjāks, nu, viņš tāds nomākts, viņam ir dzelžains asketisms, viņš tur sevi rokās, bet ne prieka neredz, neko. Nu, var jau tā būt, ka nu, viņam tāda karma, bet būtībā no visa tā, ko es daru, jums ir jājūt prieks. Tas ir pamat tāds nosacījums. Nevis tas, jūs sajutīsiet prieku tikai tad, ka jūs nostāsties uz galvu, bet visam tam procesam ir jāsadā prieku. Varbūt, ka jūs nekad nenostāsties uz galvu. Nu, lemts, nu, viss. Jo te pašā laikā, nu, vai, jā. Nu, jā. Un tas, ka tu skaties uz tādu cilvēku, žēl paliek, ne? Skumji. Un tā ir tā lieta, ka tad, kad mēs sākam darboties ar grāmatām, ko mēs nezinām, kurš ir sarakstījis īsti, kurš ir varbūt izlasījis vēl vienu grāmatu, tagad raksta savējo, vai 3 grāmatas un nekad nav praktizējis. Vai arī tas, kur mums noder šie tie instruktori un pasniedzēji, ka viņi mums parāda višķiņ to virzienu. Varbūt, ka kaut kur vajadzēja kaut ko samazināt, varbūt kaut ko citu vajadzēja darīt. Ir jauks, kas jums nekad nebūs piemērots, ko jūs nekad neizmantosiet, jo joga ir tik daudz, cik mūsu izpārsmu veidu. Mēs elpojam, mums ir pranajama joga, mēs fiziski kustamies kriya un hatha, mēs dziedam un runājam, mums ir mantra joga, mums ir savstarpējās attiecības, mums ir tantra joga, savienības joga, iemīlēšanās joga, ja mums ļoti laimējas. Lūk. Vai tad ir tāda iemīlēšanās? Jā, saka, ka ja spējam saglabāt iemīlēšanās sajūtu 9,5 minūtes, tad viņš ir nonācis apgaismībā un nu, viņš ir sasniedz savu mērķi, viņam būtībā, viņš tā kā saplūst ar varavīksni, kā skaisti skan jogas tekstos saka, jā, viņš saplūst ar varavīksni, viņš ir apgaismībā vai samatkā vai kā nu tur. Jo mēs ļoti centīsimies neizmantot šos sanskritu vārdus. Jo man pašai pirms gada vai 2 dzirdēt vārdu karma, tas likās tiesi. Nu, kas tas tāds ir karma? Kurš to ir izdomājis? Vat jūs man parādot.
kā tas notiek. Pat parādiet, kāpēc man ir tā un kāpēc tur bērniņš piedzimst, varbūt, ka ne tik vesels un varbūt kāpēc tādam cilvēkam ir tas, karma. Jā. Bet, jums tā kā katram ir jāpadomā. Tāpēc ir šī te brīvības sajūta. Ja jūs jūtat, ka kaut kas ierobežo jūsu brīvību, ja tā ir joga, atmetiet. Ja jebkas, ko es pasaku, ir pretrunā pirmajam, otrajam jogas principam, muļķības. Vai nu es esmu nepareizi pateiks, vai jūs esat nepareizi sapratuši, vai es esmu nepareizi pateikusi, jūs esat nepareizi sapratuši. Un absolūti neievērojami. Viss. Tas nedrīkst nekas. Vienīgais, ka brīvība, tā ir arī atbildība. Tas, jūs nedrīkstat izmest šo te principu par atbildību. Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieredinām, un mēs esam atbildīgi par to, kas notiek. Tas ir tas minimālā kaitējuma princips un maksimālais efektivitātes princips. Jo, iedomājieties, ja mēs tagad sāksim staigāt pa ceļu, kad tik kādai skudriņai neuzkrīt virsū. Nevaram mēs to. Vai arī, baidīties, ka mēs kādu odu nosakam, viņš tur piesūcās mums, mēs tik, dzer. Man neēst un visu kaut ko, bet, vienalga, nav iespējams. Nevajag aiziet jau arī tādā. Bet arī, tā kā jogas, tie ir ļoti harmoniski. Tas nozīmē, ka mēs maksimāli cenšamies ievērot pirmo principu un minimāli neievērot otro principu. Tas ir arī tas, kā lai saka, joga ir sevis iepazīšana, sistēma, kas atbilst pirmajam un otrajam jogas principam, kas tiek izmantoti harmoniskā veidā. Es tagad it kā paplašināt zinu. Ja? Bet jums jāsaprot pamats, tad ir pamatu nosacījumi, un to, ka tam ir jānotiek harmoniski. Lūk. Tā. Tas nedrīkst ierobežot jūsu brīvību. Tad tas salīdzinājums ar to cilvēciņu, kurš maksimāli cenšas visu kaut ko pielietot. Saliek tā, ka viņš it kā 50 stundas dienā praktizē jogu, reāli viņš tā kā tāds ēzelis, viņš uzliek nakstiņu, vēl vienu, viņš tam piekrīt, tā nav joga. Lai kā viņam gribētos, tā nav joga. Tāpat kā jūs nonākat zālē un skaties, kā tur viens jau ir izliecies, man nespīd. Viņš darbojas. Iespējams, ka tas ir akrobāts. Bet vai akrobātika ir joga? Kā jums liekas? Viņš taču var izliekties. Kur ir tas āķis? Ir taču jogas čempionāti. Tiešām ir. Jā. Tas ir šovs. Tāpat kā ir pirms čempionāti. Tas arī ir šovs. Tas ir šova elements. Tie ir visi bijuši aerobikas instruktori, kuri vairs nav pieprasīti, viņi pārprofilējas uz jogu. Un šis ir jogu šovs, tas nav jogu, tas ir, akrobātikas šovs. Vai cilvēks, kas staigā, tādēļ taisa šos akrobātiskos vingrojumus, vai viņš ir jogs. Jā, jebkurā brīdiņā, ja jūs jūtat, ka kaut kas nogurst, jūs mainat pozi, jūs varat jebkuru citu vingrojumu izpildīt, jūs varat apgūties. Jūs esat pilnīgi brīvi darīt. Jūs esat brīvi. Arī aizvien. Es ar citu. Tad, kad mēs darbojamies fiziski, kaut kādā brīdiņā, jūs kurā brīdiņā varat pateikt pārtraukt, un jūs arī esat tiesīgi gulēt. Tas ir ļoti efektīvs. Par to ir vērts padomāt, vai ne? Jā. Kur tad slēpjās tas āķis? Neviens cilvēks mums nepateiks, vai tas otrs cilvēks nodarbojas ar jogu. Tikai cilvēks pats varēs sajust, vai tas, ar ko viņš nodarbojas, sagādā viņam prieku. Viņš to dara sev, un vai tas atbildīs šiem te principiem. Ja? Tas notiek pēc principu, kur es drīkstu sev vairāk atļauties, kur man sev ir jāizspēj. Tikai cilvēks pats varēs noteikt sev
Neviens tev nevar pateikt, vai viņš ir jogs vai nav jogs. Tu tik, būtībā cilvēks pats sev. Un iespējams, ka būs arī tā, ka tas, kas vienam cilvēkam derēs, otram nederēs, tāpat kā, kas vienam cilvēkam būs skolotājs, otrs nespēs to mācību nekādu saņemt. Tas ir vai nu sakrīt, vai nesakrīt. Tad atkal ir tāds pieņēmums, ka es aizdarot jogu, bija forši, un tagad vajag labi, man nekas nesāp. Vai kaut kas man mugur sāpē, tagad vairs nesāp. Bet tad es pametu jogu, man atkal sāp. Joga rada atkarību. Joga ir vainīga, es aizgāju, man palika labāk, un tagad man tagad sanāk, man visu laiku ir jāiet uz jogu. Būtībā ir tā, ka joga jums neko neiedos un neko neatdos. Jo tas viss, ko joga var izdarīt, ir atklāt to, kas jau ir jūsos. Būtībā ir kaut kādas lietas, ko mēs nesaprotam. Bet, ja jūs aiziet uz nodarbību, tieši tā arī notiek. Mēs kā dzīvojam samērā piesārņotā vidē, ēdam ēdienu, kas būtībā ir falsifikācija, nevis ēdiens. Mēs piesārņojamies, un veicot kaut kādus noteiktus jogas vingrojumus, mēs aktīvamies. Lūk. Un mums tiešām paliek labāk. Vai ne? Bet varbūt arī tā, ka mēs pametam to lietu, un tad atkal, viss atgriežās vecajās sliedēs. Tāpēc, tas dzelžains arguments, jā, ka joga rada atkarību, viņa neko nerada. Viņa vienkārši ļauj jums izpausties tādu, kā jūs esat. Joga nodarba, viņa jums neko nevar iedot, viņa neko nevar atklāt. Viņa var tikai atklāt to, kas ir. Bet, ja jūs izvēlaties tā kā sevi atkal piesārņot, tad tās ir jūsu tiesības. Ja jūs darat sev pāri, tad katram, ir kaut kāds iemesls un ir kaut kāds sekas. Tā. Jā, tad es pastāstīšu par cilvēku ar rietumu mentalitāti, kurš labi saprot otro jogas principu par efektivitāti. Viņš šeit atnāk, tā, esmu ieradies, nodarboties ar jogu, gribu redzēt ar trešo aci, gribu celt kundalīnī, vispār, cik man tas maksās un cik ātri tas notiks. Varbūt, ka blakus skolā par to izdarīt vēl ātrāk un ātrāk. Neviens jums nekad nepateiks, cik ilgi būs kas nepieciešams. Jo jūs strādājat ar sevi, katram no mums ir savs tas līmenis un savs ātrums. Viens ātrāk darbojas, viens lēnāk, kaut ko mēs ātrāk paņemam, kaut ko lēnāk. Tas būs atkarīgs tikai no jums pašiem. Cik jūs izdarīsiet, tik arī būs cams silts vēl, nejāpēc snietiņš jau nāk. Lūk. Tagad izsūdies. Jā. Un jogā jums tiešām neviens nedos nekādas garantijas. Ja jums kāds dod garantijas, tad izturēt. Tad pēc tam nākamais būs, kā jūs neizpildījāt kaut ko. Kaut kas nav, nē, mēs jums visu pareizi, jūs paši visu nepareizi. Lūk, tā kā jums jāieklaušās ļoti, tajā. Kā ir ar jogu un medicīnu, ar dziedināšanu? Ir tieši tā liekas, ka joga dziedē visas slimības. Vai vismaz kādas slimības. Man sāpēja muguru vairs nesāp. Te jāsaka, ka joga nav medicīna. Ja jums ir kaut kas ārstējams, tad saku, griezieties pie sava daktera. Protams, ir tādi gadījumi, kad jūs strādājat ar sevi un ir kaut kādi tādi rezultāti, ko neviena medicīna nekad neizdarīs. Tā arī ir, jā, bet, ja jums vajag izraukt sāp zobus, tad jāiet uz zobārstu. Jā, tā ir. Jo,
Protams, ka, ja tu labi ar visu darbojies, tad tu arī esi veselāks. Nu, ir starpība, kādu tu pārtiku, vai kādus ir piesārņo vai attīri, vai arī, piemēram, cilvēks sāk aizrauties ar dažādām attīrošajām tehnikām. Ir saulsūdens attīrīšanas procedūra, kad tu dzer visu laiku ūdeni, saulsūdeni, siltu saulsūdeni, izpildi noteikts vingrinājumus, un pēc tam vai ik pa brīdiem skrien uz labierīcībām, vai arī visu to laid atkal ārā. Un ir cilvēki, kas šo metodi praktizē bezmaz vai katru nedēļu. Ir dombiedru grupiņas, satiekās un kopā teikt, vai nu pa vienu vai pa otru galu, pēc tam tas ūdens nāk ārā. Bet nelaime ir tāda, ka, piemēram, tās bakterijas aiziet bojā. Jums zarnās un kuņģī ir ļoti daudz dažādu bakteriju. Arī labo. Arī labo, jā, un viņas arī tās sliktās brīžiem ir vajadzīgas, nu. Un to visu, un pēc tam jūs taisnā ceļā uz slimnīcu. Nu, tā kā, šīs prakses cilvēki pielietoja tikai ļoti ārkārtējos gadījumos. Mēs tagad to uzskatām par absolūtu nepieciešamību. Nu, nevis mēs uzskatām par nepieciešamību, bet ir dombiedru grupiņas, kuras uzskata, ka tādā veidā viņi vairāk jogi, tagad ir attīrījušies, jā. Vai tad, nu labi, to es netestīju. Un tas jau, ko mēs sākumā, tas, ka daudz austrumnieki redz šo te jogas un reliģijas vienādību, jā, nu, tās ir viņa problēmas. Savukārt, tā zināšanas, kas pie mums ir nonākušas, mums ir jābūt pateicīgiem šiem te 60. gadu jogiem, kas savā nodabās, arī Padomju Savienībā praktizēja un nodeva šīs zināšanas tālāk. Viņi bija absolūti, nereliģiski cilvēki. Tā kā tās lietas ļoti labi strādā. Nu, tā kā, ja mēs mākam, joga nav reliģija, tāpat kā viņa nav ne zinātne, ne medicīna. Un tas, ka jogā tiek izmantots kaut kāds algoritms, tas jau, ir atkal viņa. Tāpat kā joga dzīvesveidam nav nekāda sakara ar indiešu dzīvesveidu. Jo tas joga ir radusies kaut vairākus tūkstošus gadus atpakaļ, tad indiešu dzīvesveids ir kaut 50 tūkstoši gadu. Tagad viņu dzīve ir ļoti krasi mainījusies pēdējo 200 gadu laikā. Tā kā tas arī labi. Tā. Par zinātni mēs jau aprunājāmies. Nu, redz, jūs jau dabūjuši daudz zināšanas. Es domāju, uztaisīsim mazu pauzīti. Esiet sveicināti! Mani sauc Elīna. Ja arī jūs vēlaties uzzināt par dažādiem jogas veidiem un iepazīties ar jogas teoriju un praksi, aicinām jūs apmeklēt mājaslapu www.jogas.lv, kur ik viens bez maksas var apgūt jogu priekš sevis. Aicinām arī visus interesantus apmeklēt jogas nodarbības, lekcijas un seminārus. Praktiskās hatha un griejogas nodarbības notiek katru sestdienu un svētdienu atpūtas vietā Rasa Spa.